Nu, ko, draugi, es izmaz esmu pārsteigts pie šitās ēkas, parasti ātrāk pa 11 vakarā neesmu. Tāds ir pulkstens ap 4. Esmu pie Tovera un kāpēc? Tāpēc, ka šodien divas lielas krūtas lietas. Pirmā un noteikti svarīgākā man ar sievu šodien paliek 13 gadu kopā būšanas jubileja, tā teikt. Un tieši tāpēc arī vienu no rētajām reizēm mēs ar sievu būsim abi šajā pasākumā. Un otrais ir 3-7-1 fināls. Fināls. Esmu ieradies laicīgāk, es gribu tur iefilmēt laicīgāk. Viss tagad centīšos jums šo to parādīt, kā mēs atpūšamies. Un gaidiet bildes, draugi. Šai monstrs arī būs? Būs monstrs. Dalīs? Šitais garšīgais arī būs? Jā, tas bišķiņ mazāk, bet arī būs. Tiem, kam paveiksies. Viņš šito taupa man, tā kā nebūs jums visiem. Tie, kas var nopirkt, veiklos jau ir. Un nu ko, Bruno man ielaida. Esam... Vai, kur atkal viņš sačko tur augšā? Jā, smukas kurps. Kāpēc katra citādāk jau? Tāpēc, ka viena kā basketbolā ar otru futbolā. Wow, kur hokejs? Hokejs, pīpels, tetovējums. Es ceru, ka ieliku šito video. Čau visiem skatītājiem. Izbaudiet, šis būs labs pasākums. Dzirdējāt? Tā, mēs parādām backstage. Redziet visādas mēbeles. Un rekur šitā mēbele arī no pirmās sezonas šeit. Kā tu jūties? Fināls, kāda sajūtas, ko tu sagaidi? Es jūtos ļoti labi. Jauna lokācija un katrā ziņā fināls gaidīts un cerams, ka būs ļoti jaudīgi. Tu šeit reiz uzstājies vai spēlējis? Nē, bet es redzēju tās sienas, kas tur bija no mākslinieka. Man viens holandiešu mākslinieks pazīstams Džengi. Es ar viņu esmu pastrādājies iepriekš, bet nē, pirmo reizi tā būs interesanti. Un cerams, jā, ka cilvēkiem šeit arī patiks. Un tad jau redzēs varbūt nākošu sezonu, varbūt šeit, varbūt kaut kur citur. Tā kā mēs vēl nezinām, jo nav noticis. Kurš ir tavs favorīts šodien? Kurš uzvarēs? Mans favorīts ir Serpentīns. Es sezonas sākumā kaut kā jau jūtu, ka ir. Un, redzēs, lai gan zīgā sezona arī ar pārsteigumiem un viss ir iespējams. Tā kā, lai jau labākais uzvar un cerams, ka viss būs šodien jaudīgi. Labi, kamēr šitais šmurgulis ir Maks sagurs, bet šitais noteikti vienīgais brīdis šokar, kad viņš ir runājams. Kā tu jūties? Es jūtos labi, es jūtos ļoti atvieglots, kā man liekas, katru reizi pēc sezonas vai finālos. Es saku to, ka beidzot es varēšu nedaudz atpūsties, tāpēc jūtos ļoti labi. Bet visvairāk man tāds neliels satraukums tieši ir par šovmaču pret Nātru ar Kjūmani. Kā tur tas viss būs, tāpēc, ka Nātra nav ilgi betlojis un repojis un tam līdzīgi. Un tāpēc man tāds satraukums, vai tas būs tiešām tik labi, cik visi gaida. Ņemot vērā arī clickbaits, gadījumā, ja tas notiks, tad mēs varbūt to neieliksim, bet arī Briest, un vispār arī iepriekšējā, ka bija pasākumā tas battles, tu pat liki parakstīties, ka nebūs nekāda sūdi, šoreiz ar noteikti tas ir, jā. Kā tu vispār tas, kad ir kaut kāda papildus risks, 3-7-1, lai arī vienmēr bijis tāds agresīvs battle, šeit ir čaļi, kur varētu arī sākt kost viens otram, lai cik tas... Jā, no vienas puses tas ir tas, ko es visu laiku gaidīju, jo... Tur ir tas, ka, man liekas, mūsu batlos visus šitos 5 gadus vai nepietrūka, kā kāds var kādam iedot pa muti vai kaut ko tam līdzīgi, un tagad viss tas ir. Un par to es baigi neuztraucos, tāpēc, ka no līguma puses mēs tagad parakstam ar visiem šovmaču dalībniekiem līgumus, un viens no līguma punktiem ir, ja dēļ kāda rodās tā, ka, piemēram, battles tiek pārtraukts vai battles nenotiek līdz galam, tad neizmaksājās honorāri un tam līdzīgi. Līdz ar to, manuprāt, visi reperi ir ieinteresēti, lai viņi dabūtu to naudu un tā tālāk. Kas notiek pēc battle? Tas jau man īsti zini. Tev ir jau tāda, battle rapā viena no krūtākajiem, bet varbūt tās ir Latvijā kaut kas tāds, kas ir neaizsniedzams, ko tu labprāt gribētu redzēt uz stage, un cik tu būtu gatavs maksāt? Es domāju, ka Ansis teica kādreiz, ka viņš gribētu pabatlot, un es domāju, ka viņš tā riktīgi saņemtos, tad viņš būtu gatavs pabatlot. Cik gatavs maksāt? Pagaidām es to negribu īsti teikt, zin kā, es pateikšu summu. Varbūt lētāk piekrīt. Tas ir viens, bet otrs es pateikšu summu, un tad citi kaut kādi gribēs arī tādu pašu summu, zin kā, tāpēc es negribu baigi teikt. Bet es varu teikt to, ka tagad Nātra pret Kjūmani, tas ir pats dārgākais battles Latvijas vēsturē. Es gribētu arī teikt viens no krūtākajiem, kas varētu būt. Jā. Tā kā visi, un tie, kas skatās šo 371 kanālā, gaidiet video, visi battle, showmatch, viss būs. Viss būs, showmatch būs, vēl domāju, varbūt zem paywall būs. Pareizi ir, kaut kā ir jānopelna. Bruno, tomēr jauns botiņš jānopērk, jūs saprotiet, jā? Un jāatpūšās pēc sezonas. Tā kā davai. Visiem viss būs ahujēna krūta.
Un izdarām visu ahuēnu labi un viss būs zibīs. Šitais motivational rekords sastāvšos. Ziņā no finālistiem. Komanda vienkārši. Es treneris. Viss būs labi, Džeki. Davai, ka jūs stāst, kāds tev šodien plāns un ko skatītājiem gaidīt no tevis? Jo Battles vēl nav iznācis, jūs neredzēt, bet viņš jau ir noskaitījis. Es vēl neesmu noskaitījis, bet... Kad iznāk video ir? Ok, jā, es nesaprotu. Bet, principā gaidīt diezgan smagu, droši vien to tekstu, jā, rēcīgu tekstu, personisku tekstu. Tas, ko es parasti nedaru battlos, tagad man tas bija jādara, jā, jo mums tur ir savas historijas, mums ir attiecīgi šitais battles ir kā šovmečs, te nav varianti, jā, man ir jāiet uz pilnu kaulu ķipu. Tas nesmukais jautājums noteikti, ņemot vērā, ka tu esi bijis divkāršais čempions. Un no tevim arī gaidīja pagājušā sezona. Kaut kas nesanāca, labi, tev arī bija Marko pretī. Tev pašam nav, es nezinu, negribētos teikt, ka bāl, bet, kāds prātā tas pakaps, kad, hei, tur es varbūt man ne līdz galam sanāca, un šodien ir jāstājās vēl pie tam pret Nātri, ko daudz uzskata, par tādu vecmeistaru veco, Cilvēkiem, kas viņu uzskata par vecmeistaru, visu cieņu, jā, bet es domāju, ka tie cilvēki nav pārāk apmierināti ar to materiālu, ko viņš ir postojis pēdējā laikā, un es ceru, ka viņš to mainīs. Jā, jo tomēr mēs jau esam par kultūru. Vienkārši tas ir jādara. Bet man kā bailes vai kaut kas tam līdzīgs man vispār nav. Attiecīgi es esmu gatavs šim battlam. Es šim battlam biju gatavs no brīža, ka mēs zinājām, ka tas battles būs. Mentāli es tam esmu gatavs. Pirmo reizi mūžā man ir iekšēji kaut kāds satraukums par battlu, bet es domāju, ka tas vairāk ir kaut kādas negatīvās emocijas, kas asociējas ar cilvēku vienkārši banāli. Un es zinu, kāds es esmu, jā, un es domāju, ka daudz cilvēku zina, kāds es esmu. Man vajag uzkāpt uz skatuves, paņemt mikrofonu un lai man pasaka, kas tu esi. Ot es nevaru. Šobrīd man ir tā situācija, ka es nevaru sagaidīt, ka tas notiks. Un, jā, uztraukums attiecīgi ir. Jā, tas ir savādāks kā parasti. Emociju ziņā tev ir kāds battles, ko tu varētu pielīdzināt līdz šim savu dzīvē, kur tev tiešām arī bija kaut kāds šis konflikts, jeb naids, ko tu gribi izteikt, ja vienmēr ir bijis. Jo mēs par tieši to runājam, ka 371 tomēr pārsvarā diezgan draucīgi komūni arī ar pretniekiem. Emociju ziņā es to varētu pielīdzināt Marko. Kad bija rakstīšanas process, jo es baudīju rakstīšanas procesu pret Marko, man tas bija nice, jā, bet es zināju, ka viņš ir, es uzskatu, ka Marko ir labākais battle rappers Latvijā, tā kā šautauts Marko. Un attiecīgi man bija tā sajūta, jā, ka šitas būs battles. Tagad man ir tāda pati sajūta, šitas būs battles. Šodien jūs visi redzēsiet, tas būs battles, reāli battles. Bet, teiksim, negāciju ziņā, tas ir pirmais prikols. Tā kā te man no A līdz Z, no 1. panta līdz 3. pantam var justās manas iekšējās nepatikas, saigais vai kaut kādas tam līdzīgas lietas, jā. Tas vienkārši būs redzams. Ko kā visi zina, mēs zinām, kas ir finālā. Tikmēr kaut kāds mēbeļu pārbīdītājs tur bīd mēbeles, ignorējiet viņu. Jā, jo tu jau neesi finālā. Bet es teicu, ka es tev nebuljošu šodien. Bet, stāst dalīt, kāds tev ir sajūtas pirms fināla, un varbūt es daudz teicu, ka tu kaut kādā veidā esi favorīts, ja underdogs, ko viņi gribētu redzēt. Vairāk cilvēki arī godīgi teica, ka viņi tev vispār neredz finālā, bet tu ar savu spējām, ar savu spēku, ar saviem tekstiem, tu esi izdarījis, tas finālā kādas sajūtas? Foršas emocijas, priecīgi. Šī tāda forša diena. Man patiesībā vakar man uznāca kaut kāds satraukuma vilnis neliels. Nezinu, kāpēc. Un šodien vispār nulle negatīvas emocijas. Gatavs iet un darīt. Un man liekas, vienkārši izbaudīt pasākumu. Tu saki, izbaudīt pasākumu, bet kā tu pats gatavs pret Serpentīnu? Tu esi sarakstījis, tu jūties confident? Es jūtos pārliecināts par saviem spēkiem. Protams, es nevaru paredzēt neko un prognozes es negribu veikt, bet es jūtos ļoti pašpārliecināts. Kaut ko interesanti arī uzraki, kaut ko savādāk. Tomēr, kā tev pašam šķiet ir grūtāk rakstīt par cilvēku, kurš jau 3 sezonas ir? Protams, ka ir grūtāk. Ir loģiski. Ir daudz vairāk lietas, kas ir pateiktas. Ir daudz lietas, kuras es iedomājos, ka es varbūt varētu minēt, un tad es nācu pie atklāsmes, ka kāds, piemēram, viņš ir pateicis to tādu vai kāds cits. Jo ir bijuši tik daudz battle un tā informācija ir limitēts apjoms ar informāciju, kas par vienu cilvēku vispār var eksistēt. Tu varbūt ar savu kaprašu lāpstu atradi kaut ko tādu. Būs interesanti. Ir kaut kas dirty varbūt tās vai kaut kas? Ne ļoti dirty. Es neteiktu, ka es baigi netīri spēlēšu.
Būs ļoti interesanti. Man ir pāris triki azotēs. Neskatoties, kad Taņāms sēž arī, kas uzvarēs cīņā par 3. vietu? Man patiesībā tiešām liekas, ka Jamijs varētu uzvarēt. Protams, Jamijs ir underdogs šeit arī. Jamijs uz abras fona, uz papīra neizskatās bīstams, manuprāt, šobrīd. Ja tas varētu likties no malas, bet man ir kaut kāda nojausma, ka Jamijs varētu pacelt. Jo man ir sajūta, ka Abra varbūt šim nepieiet tik nopietni. Un tā varbūt arī laba lieta, bet man liekas, ka Abra ir vairāk atslābis šobrīd nekā Jamijs. Es, protams, nezinu, es neesmu dzirdējis nevienu no dalībniekiem. Bet man ir sajūta, ka varbūt Jamijam ir labas izredzes šodien. Izšaut! Ka Jamijs vedīs mūs ēst, ja pēc tam. Jā, es esmu čajies, uzreiz aizdīšos ēst. Nu, ko Jām, pirms tam jau man solīja, kad būs finālā, bišķiņu uzmetiens. Nedaudz. Kas notika? Kas notika? Nu, 3. pantu bišķi nokuļīja nost. Nu, sapsas 3. pantā. Uzskat, ka pats bija vainīgs, pats bija vainīgs, Serpentīns bija pelnījis uzvarēt. Ja man būtu 3. pants labāks, es būtu uzvarējis 100% to rītēt žūrī. Bez kameras arī viņam tu teici, ka Serpentīns šodien uzvarēs, vai tiešām tās tavas domas? Es neteicu, ka Serpentīns uzvarēs. Viņš ir pārteicis. Es domāju, ka jā, Serpentīns, es uzskatu, ka viņš ir perfektais battle rappers. Bet es domāju, ka šodien tieši Ernests beidzot būs nolaidis sev līdz pēdējiem līmenim, kur viņš var pateikt kaut ko tik vienkārši un izšaut ar to, kad viņš būs, iznākums būs pozitīvs Ernesta pusē. Māma kāja? Māja kāja? Māma kāja. Jā. Kā tu pats pret savu pretinieku? Tu esi labāk gatavojies nekā iepriekš sezonā tu jūties, jo, kā arī varbūt tās teicu iepriekš, kad viņam varbūt tas nav tā kā life goal kļūt pa 3. vietu, bet tev noteikti tas varētu būt tāds haiņš, vismaz šobrīd karjerā. Nē, protams, tas būtu patīkami, un tu tikko teici, ka varbūt tas pieeja vēl jaudīgāk. Tieši pretēji, es piegāju nejaudīgāk, uzliku vairāk to, ka man ir nalga. Uzrakstīju sliktāk. Jā, negluži sliktāk, vienkārši par cik es pārāk nopietni piegāju batlā pret Serpentīnas, tad man tā motivācija zuda pēc tā zaudējuma, jā, bišķiņ. Un tas arī man deva to cita veida motivācija uzrakstīt bišķiņ tā, pohuistiskāk, ja es drīkst teikt tā YouTubā. Jā, kas nozīmē, ka būs vienkārši reicīgāk, spēlējot uz visiem gan žūrijas locekļiem, gan skatītājiem, gan arī uz pašām. Tu esi pārliecināts par sevi? Šodien esmu pārliecināts par sevi. Sarakstīt tekstu pohujā, bet ir pārliecināts. Tie ir mūsu battle rapperi. Mēs atradām, ka tos čājus, kas ķipa uzvarēja un kas ķipa 3. Allegedly. Kas ir 1. nevarēja būt, jā? Nu labi, ko tu sagaidi šajā no fināla? Es sagaidu, ka es vienkārši gribu, lai labi battle. Man liekas, ka visi dalībnieki ir pelnījuši būt finālā, un es gribu, lai viņi attaisno vēlreiz savas cerības no saviem atbalstītājiem, kas ir ielikuši viņos cerības iekšā. Un galvenais, lai kvalitatīvi. Ņemot vērā, ka tik krūts šovmačs ir, tā būsim godīgi, viņš ir krūts, vai tas savā veidā nenomāc finālu? Es domāju, ka nē. Man liekas, tas tikai piedod klāt visam šitam pasākumam. Vēl viens iemesls apmeklēt, vēl viens iemesls, lai atcerētos šo finālu kā kaut kādā ziņā vēsturisku. Man liekas, ka 2 smagsvari, tas tikai pieliek klāt, man liekas, visam tam rezumē. Un fināla džekiem, man liekas, ir ekspektācijas mazliet. Viņiem latiņu pacelt, un man liekas, tā arī varētu būt papildus motivācija uzrakstīt krūtāku. Serpentīns ir čalis, kurš bija no tavas sezonas. Nav tā, ka tev varbūt tās nies kaut kur dīrstāk, ka vajadzētu varbūt kaut ko augstāk pa 3. vietu dzīvē dabūt? Es ļoti redzu savā mūžā kaut kur esmu bijis 1, tāpēc es domāju, ka ja es tagad sāku palikt 1, kaut kur es paliktu ātri izlutināts un iedomīgs. Tāpēc es domāju, ka es samierināšos ar savu L, pasēdēšu uz 3. vietas, viss ir kārtībā. Bet es nezinu, varbūt kādreiz. Pēc kādiem 3 gadiem varbūt es vienreiz prikopēc ar uzbetlot. Es pret tevi varētu uzbetlot, Grien. Jo tu man to distraku uztaisīji, bļēd. Man ir jāatriebjās, man ir reāli jāatriebjās. Es 3 gadus par šo uzbetlot. Ņemot vērā, ka tu esi, tā kā čempions un viss. Es jau esmu izlutināts. Allegedly čempions. Kā tu jūties šajos finālos? Krūti. Nē, forši, ka ir vēl aizvien uz kurien atnākt un paklausīties. Es tev jautāju, pagājušo reizi jautāju tāds, ja tu šeit būtu finālā, tu uzvarētu? Es varēšu tev pateikt vakar beigās. Es nezinu, ko sagaidīt. Es atnācu atvērt prātu, tāpēc, ka es žūrijā šovakar. Arī man kā čomam un daudziem jautājums, kad laidīs ārā mūzona? Rudenī. Kura gada rudenī? Šī gada rudenī. Šitā gada. Varbūt nosauc gadskaitu, lai drošības spēc. 2024. Varbūt 2025. Salaprojektiņš. Varbūt dzirdēju. Salaprojektiņš. Es dzirdēju, ka Griens tev ghostwritoja.
Dažus trekus, jā. Ne visus, bet svarīgāk. Viss ārā vispār. Mais vai jūnijas. Hatchback mūzika, hods un gočs ārā vispār. Ieplēstos kaut ko tavās sagrabējošajās tumbiņās. Labi, kurš šajā uzvarēs? Es nedrīkst tev teikt. Kāds saka? Es nevaru tev teikt. Tu pusī? Ne tikai trešā vieta, vēl pusīs? Beidz, es nevaru tā. Kas šajā uzvarēs? Bruno Reis ar 10K kabatā. Vā! Tā ir. Latvija uzvarēs. Tā, ka Raimons ļoti satraucās, ka es viņu filmēju no sliktiem leņķiem, tāpēc šodien būs labāks leņķis. No, ko tu teiksi? Pagaid, dod, es tagad vlogošu. Čau. Pagaid, kas būs vlogs? Jā. Kas uzvar šodien? Stāst. Kas tur piedalās? Es par serpenti. Jā, es par serpenti. Nu, viņš man tuvāks, viņš man čom, viņš man gadīs kā bračiņš. Atpakaļ kamerā es viņam nedošu. Un šodien, šitas pēc tā mans vlogs būs, karoči. Man visi sūtīs. Tā ir, ka tev nav editora un filmētāja, nav kas izdara, vai ne? Redz, es pats, es vēl strādāju un izdaru. Širais tas monstru puika pie monstru puikām. Monstrīts, paldies. Ko, dargie draugi, lēnām sāk nākt cilvēki. Rekori mani draugi ir atnākuši Rolandus, jau Salei, Klāviņš, vispār neredz. Rekori ģenerāls, un to jūs redzējat, man sieviņa, vispār neredz. Un mums vienīgais šeit būs un dzēriet. Tā kā it is. Ieši bišķi patēs. Šodien tas lielais fināls, kāds savs domas ir, brāl? Es esmu pozitīvi uzlādēts. Es esmu gatavs. Es esmu ieintriģēts. Es esmu šeit, puika. Ko tu sagaidi šodien finālā? Krūtis reps. Ņemot vērā, ka tev pagājušo reizi bija šāmaču battles pret Burlaku, Burlaks nātre, Kuķi Jumanis. Kāds tavs domas par šodienu un vispār par to, kas notika šāmaču? Nu, es domāju, ka šis šāmačs ir negaidītāks, jo dabūt nātres batli, tas ir krūti. Nu, viņš kādreiz batloja Gētiņā, es nezinu, vai viņam ir bijuši citi batli. Gan jau, ka ir. Abas līderi pret ārčiem, visi tie brīkali. Bet tā pēdējā laikā es neko neesmu dzirdējis, un man liekas, ka šis būs varens pasākums. Humans ir atpakaļ. Bet tev nešķiet, ka šis varētu nomainīt bišķiņu finālu? Varbūt, jā. Bet tāpēc jau finālistiem ir uzdevums rakstīt krūtāko tekstu, ko viņi var rakstīt. Ar daudziem jūs runājos ar taviem pretniekiem. Kā tev vispār ir? Vairākiem? Jā, tev visiem. Man ir vairāki, man visi pretinieki ir. Vecīt, nē, tas nav mans. Es neesmu viens. Tu ar visu pasauli pret vienu, ja? Arī nē, večkiņi. Nu, man ir jautājums, kā tev ņemot vērā, kad, diemžēl, netika finālā. Visādi cilvēki teica, daudz uzskatīja tev par favorītu, daudz uzskatīja, ka tieši dēļ tā, ka citreiz tev gadās tāds, bišķiņ čauks. Kā tu pats uzskati, godīgi netika finālā? Tur var strīdēties, bet jā, kopumā jā. Tā ir galmas nianse, bija ļoti tuvu. Bet kopumā man nav ko sliktu teikt par Galenieku, kā viņš bija sagatavojies. Man liekas, ka viņš atnes savu labāko 3-7-1 sniegumu līdz šim. Redzēsim, kā šovakar. Ļoti pelnīts uzvaras gājiens viņam. Ja tu varbūt nāc kā favorīts un, kā es teicu iepriekšējais, vairāk kārtais čempions citās vietās, tad kā tev vispār ir tā sajūta cīnīties par trešo vietu? Jo es, piemēram, zinu, esportā un citās lietās nevienmēr tādiem čaļiem kā tev, man tas ir viegli. Jā. Man likās, ka būs grūtāk, bet kaut kā pārgāja ātri kaut kāds, nezinu, grūtums, rūgtums un baigi viegli palika. Interesanti, jo cilvēki ir visu laiku teikuši par Abruķi, par mani, ka tā kā top battle rapa MCs. Kaut es battlos pirms tam bija varbūt vienā piedalījies, pirms 3-7-1, sen, kaut kad 16. gadā. Un cilvēki jauc freestyle ar rakstītiem tekstiem. Tās ir divi dažādi laukumi, divas dažādas sfēras. Daudz cilvēku automātiski pieņēma, ja esmu tik labs freestylā, ka rakstītos tekstos arī būs. Ar bišķi cita disciplīna. Nu, es paņēmu savu L, man nav žēl to teikt. Man liekas, ka tur vispār nav nekas, nezinu, slikts vai sūdīgs. Jautājums, cik tev pašam milzīgs ir ego uzblīdis, cik tev tas ļoti sāp. Un tādā ziņā, es saku, battles pret Galenieku bija īstenībā kaut kādā ziņā arī laba lieta, kas notika. Bišķi iedevu to humbleness, bišķi palaistu to ego lejā, un es redzu, ka man tā kā arī teksti priekš sevis interesantāk rakstās.
tā kā ar pluszīmi īstenībā vērtēt. Tu es varu godīgi teikt, tu šodien esi ieradies uzvarēt, to savu pretinieku nevis piedalīties. Es šodien esmu atnācis piedalīties un izdarīt līdz maksimumam. Un par uzvaru nezinu. Es nāku ar to uzdevumu, ka es viņu tā kā salikšu, bet es asaras neliešu, ja nesanāks. Man ir cits uzdevums, Griant. Man ir uzdevums, es nezinu, vai es piedalīšos vēl battle rapā. Ja? Nekad nevar zināt, ja? Es tur reizes intervijā arī teicu, atkarīgs no kaut kādiem apstākļiem. Bet man ir kaut kādas lietas, kuras es gribu izdarīt vēl pēdējo reizi, pāris interesantas schēmas, kuras neviens cits vēl nav darījis battle rapā. Es tās gribu ielikt iekšā. Tev parasti aiz tevis stāvēja liela kompānija. Pagaidām dažs no tiem čoviem es vēl neesmu redzējis. Jā. Kāpēc tā, ja viņi būs? Viņi ir un viņi stāv rindā, parāda rekur rindu kādu. Nē, rinda ir zvērīga. Rinda ir masīva. Es vienkārši zinu, Jenots vienmēr bija, sniegs bija, es viņus vēl neesmu redzējis. Džekiem dažādas lietas, tur sniegs ir tagad Tallinā, keto lietas dara. Jenotam ir basketbola trauma, viņš principā ir uz kruķiem. Es negribu tā kā uz šito pasākumu negribējās vilkt. Jenots jau teica, ja kas, es esmu gatavs, saka, viss kārtībā. Mēs šito izdarīsim par tevi, brači. Nenākšu tās tu šurp. Tieši vienkārši, kas šeit uzvar? Galvenais. Tā kā easy? Es nezinu, battles rādīs. Es negribu neko teikt. Viņš nav kaut ko izskaitījis, zini, kas viņam ir? Nē. Tu dīrs pēc smaidu var pateikt. Galvenais uzvarēt. Bet ir labs sūds? Būs labi. Es uzticos šim kungam. Paskatieties, kā viņš izskatās un paskatieties, viņš neuzvarēs. Nē, viņš izskatās labi. Man patīk. Vienmēr izskatās labi. Kā tev? Mēs iepriekš tiem jau runājam, kā albums cilvēkiem patīk, viss sagāja, viss forši, pats apmierināts. Ideāli, esmu absolūti apmierināts. Sākumā es jām teicu, bet man pēc tam ļoti labi noreflektēju un es ļoti tā kā nevajag. Ļoti viss kārtībā. Tikko arī Palādījumā koncerts bija. Jā, es netiku biju spēle zaļiem. Tad nepatika viņam albums. Nepietiekam. Patika, lai nokavētu zaļu spēli. Man tomēr darbiņš, bet jā. Jā, viss forši bija ideāls koncerts, viss ar albumu super. Kur tā tuvākās uzstāšanās? Davai saplugo ātri. Tuvākā uzstāšanās Latvijas mūzikas lielais koncerts Meža parka estrādē. 1. jūnijas, man ir biļets. 1. jūnijas. Znaši, man patīk, man ir biļets. Tur gan albumu teksts nebūs dzirdams. Būs Harvijs Dens ar orķestru. Nē, būs tāda kopperformancīte ar Ānsi Ozi un Gustavo. Tad, kas man nākamais ir? Kadrs pozitīvus samarīts, traume. Gan jau vēl kaut kur būs. Un kaut kad rudenī varbūt savs sūds atkal, ja? Iespējams, kas tā lai zina. Noteikti standarta jautājums, kad jauna dziesma? Jā, paldies, Griant, bija forši ar to parunāt. Lai tev izdodās, lai tev skaists šis vakars. Galvenais uzvar. Nē, viss. Kāds savs dos, ka šeit uzvarēs? Es negribu tā teikt, es nedrīkst. Nē, kur galvenais stāv. Ok, galvenais. Galvenais uzvar? Čau. Jā, tas nav galvenais. Jā, kā? Jūs jau gājāt iekšā? Nē, jūs? Nē. Jā. Tu jau uzvarēji? Es jau uzvarēju. Stāst, kāds savas ekspektācijas šodien? Es nezinu. Es mēģinu neminēt neko. Ko šodien sagaida? Es šodien īstenībā mēs tagad braucām un domāju par to, kāds būs showmatch. Tā kā, cik tas būs legendary. Vai tā nešķiet, ka showmatch daļai ir nomāts fināli? Es domāju, ka papildina. Tas ir tā kā ekstra pienesums šim visam, lai būtu šī rinda. Rinda ir labi, jā. Ja kāds palaida garām kaut kāds battles, tad jā. Nē, vispār izcils puķīs. Super. Skaidrs, ka čempions tu nebūs. Mašana labs ir, mēs močiem. Man jābildē. Mēs esam laivā. Tikko bija koncerts, showmatch Natra pret Kjūmani. Pareizs laiks pašlaik ir 21:52. Viens teica, ārā neiet, pēc 10:30 ārā neiet, man teica sargāt Rūtu. Rūta ir šeit, viņa sēž, bet es gan aiziešu paskatīties. Griant, tu man neapstātinās, es iešu paskatīties, tikai kaut kur no augšas. Rūta gan paliks šeit, viņa apsolījās aiziet maksimus tikai uz stoli. Jā, tieši tā. Tikai uz stoli, tikai tu tā kā es aiziešu paskatīties. Tad tiekamies, varbūt, es būšu dzīves, palikšu dzīves, viss kārtībā. Mēs esam back, es esmu dzīves. Man iesita šeit, bet pagaidā viss kārtībā. Es pielieku augstu glāzi, lai man nesāp. Mums ir papildinājums.
Viņš kaut kur bija pazudis, mēs nezinām, kur viņš bija. Sūtīja bumbu! Mēs jau domājam, ka mums ir kaut kādi pielūdzēji slepenie. Jā, kaut kādi slepenie sponsori. Redzējām lejās iekas. Jā. Saskaņā ar dažādiem ticējumiem ūdenim piemīt Visi dzīvi, visi kārtībā. Griens gan ir kaut kur pazudis. Un vēl apsaukās. Pagaid, es viņam reāli filmēju vlogu. Apsver, klausieties, šeit ir, kur jaunies vajadzētu izsudīt. Es viņam filmēju vlogu, viņš vēl apsaukājās. Par ko? Tikai nelīko, kas uzvarēja. Nē. Kā es varu līkot? Nu ko, draugi, tāds uzstājas Skutēls, jūs esat izlaiduši 3. 4. vietu. Battles bija labs. Šovmačs. Laikam jāsaka, tā varēja iepriekš. Bišķi esam vīlies. Skatieties 371, uzniet paši. Es biju vīlies, godīgi. Tas mans personīgais viedoklis. Ir fucking amazing pasākums, ir fucking daudz emocijas pieredzi, ja es tik daudz nefilmēju. Ir daudz bilžu. Nu ko, draugi? 371 fināls ir beidzies! Ko tad no fināls? Nespoilo, bet tā bija. Dirsā. Bija dirsā. Es to vienīgi no šovmačas gadīju ko vairāk, bet bija krūti. Gāns, ka Griens ir krūti, cilvēki ir krūti un viņš proti. Sakojam līdzi. Mīlestība. Bet jā, tiešām fināls tikko beidzās, bija amazing fināls. Sorry, ka nav daudz materiāla tieši jūs skaties 371, lai būtu tur materiāls no batliem. Es nevaru jūs iespaidot. Un tāds aiziet ballīgi. Nē, nu saka, kāds bija tas fināls, ko brauko? Kurš uzvarēja, ko? Tev failos nav nosaukumā vinners? Nav. Kā tev patika? Mēs tajiem sākumā runājām par to, ka mēs sagaidām. Vai dabūji to, kad sagaidīt? Jā, sezona ir beigusies, tā paldies visiem, kas bija kopā ar mums šajā sezonā. Tiksimies nākošajā, tad jau redzēs, kā mūsu un galvenais tiešām sūtiet pieteikumus, piedoties. Manuprāt, tiešām fantastisks fināls bija un tas ies vēsturē. Tā kā, jā. Šireiz DJs būs nākamajā sezonā? Jā. Tu esi apmierināts? Kurš teica, ka būs nākamā sezona? Last dance, bro! The last. Tu esi apmierināts? Jā, bija forši fināls, bija fantastisks, manuprāt, labākais fināls un tuvākais fināls. To es pateikšu arī kā cilvēks, kurš bijis uz visiem fināliem un kurš ir no malas. Super! Bruno ir mans brālītis no citas māmas. Vienmēr mums sakrīt domas, bet viņš ir ahujienīgs un uztaisīja ahujienu pasākumu. Paldies, bet es ko gribu vēl piebilst? Skatoties visus tavus vlogus, jā? Kurš teica? Bet nevar spoilot! Es negribu spoilot! Visi sapratīs, bet es negribu spoilot. Kurš teica? Kopš atlases, kurš teica? Un šī ir atsaucis Bruno, kurš skaidrā skatās šo vlogu. Es nenospoiloju, viņš nospoiloja. Kādā skaidrās? Es skaidrā, kur pipisies. Nedzer 9 mēneši. Nu, nedrīkst spoilot, kurš uzvarēja, bet kāds sajūts, kā fināls, ņemot vērā, ka tu varēsi piedalīties šādā sūdā, kā tev patikās? Likās ļoti spēcīgi, Džeks sagatavojušies, tiešām varēja dzirdēt to, ko finālā varēja sagaidīt. Jā, klātienē varu teikt, ka enerģija, protams, ir grūti nolasām brīžiem no abiem battle reperiem, bet tomēr es uzskatu, ka finālā abiem reperiem bija pelnīts uzvarēt. Līdz ar to tas arī man izšķīrās ļoti grūti aizrājot. Tu? 2 sezonas atpakaļ, palic 4. Atceros ļoti labi. Vai tu šodien uzskati, ka tu būtu uzkāpis augstāk? Es domāju, ka šodien noteikti es būtu spējīgs izdarīt labāku darbu, kā es izdarīju tad.
Bet salīdzinot ar tiem MC-iem, vai tu uz doto brīdi? Es domāju, ka būtu ļoti, ļoti sīva cīņa. Protams, mēs katrs esam par sevi labākajās domās, bet to mēs batlā redzētu. Ir grūti to izspriest, bet es ticu, ka es varētu skaitīt vienā līmenī ar šī brīža top battle reperiem. Tu esi viens no tiem reperiem, kurš sezonas sākumā tika maksimāli nopreizots kā labākais Latvijas ever. Jā, precīzi. Un tā cilvēki pierada pie tā flova. Un viņiem palika garlaicīgi. Un tu beigās palika ceturtais. Manā uzturē, ja tu skaitīji tā kā pirmo reizi, tad visiem būtu what the fuck un tu uzvarētu. Vai tu šeit redzi to individuālo kādu knifiņu čaļos, vai tomēr, nav? Ziniet, ir, protams, reperi, kuriem ir ļoti līdzvērtīgs flows katrā no batliem. Bet tai pašā laikā katrs cenšas ielikt savu maksimālo darbu. Es pat nezinu, kā komentēt šo. Galvenais jautājums, kad jauns muzons zeļķi? Tūlīt, tikko kā iznāca dziesmu gaidīja. Jau ir iznākusi? Jā, precīzi. Es palaidu garām? Precīzi. Tikko kā iznāca jauna dziesmu gaidīja. Labākā tavu dziesmu? Viena no, protams, katra dziesma liekas labākā vienmēr. Kas tas ir? Un pavisam drīz ar Mikīnu vēl viena sadarbība. Viņa albumam jau gads riņķī, līdz ar to uztaisījām vēl vienu singlu. Tā kā gaidiet. Tagad viņš jau paspoiloja, nezinu, kad šis video iznāks. Tu kā viens no cilvēkiem, kurus ļoti, ļoti cienīju un gaidīju, un viss Distraks 371 un Panda un viss. Kā tev sezona, jo savā laikā tu teici, ka 371 ir samērā sūds salīdzinot ar to, ko jūs dariet. Salīdzinot. Un tu šogad izlēmi piedalīties, tev mēs neredzējām, ne top 4, neko. Vai tu vari novērtēt un tu uzskati, ka tie čaļi bija pelnījuši un kā tev vispār finēs? Man ļoti patika tas, ko viņi ir uztaisījuši šodien. Tas bija diezgan krūti un ņemot vērā par 3. vietu cīņu, bija interesanti, bija intensīvi un arī skatoties tālāk, tur bija punchlines par mani, bija baigi foršais. Showmatch krūts. Redzēsiet, es ievilku elpu, es tālāk neturpināšu skatīties showmatchu, jo Bruno pieņems lēmumu to visu izlaist un parādīt. Par finālu es gribu teikt, ka ņemot vērā, ka es neskatos vispār ne latviešu hip-hopā neko, ne latviešu battle rapā neko, es biju nācis un biju karojis un mēģinājis parādīt, ka tomēr šajā spēlē man ir sava vieta. Es gribu pateikt, ka finālā man bija zosāta gan pēc batliem, ko čubaki ir uztaisījuši, gan arī man bija zosāta, ka tiesneši bija runājuši, tāpēc, ka tas bija ļoti intens, tas bija ļoti tuvu, tas bija ļoti krūti. Abiem labs līmenis, abi ir pelnījuši tur būt, pret abiem ir milzīgs respekts. Neko vairāk es jums neteikšu, jums bija jābūt klāt un jāskatās. 6. sezone. Most controversial jautājums. Es zinu, ka, lai cik tas nesmuk būt, ka es tev saku, tu esi krieviski domājušais latvietis. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka lai cik nesmuk tas nebūtu, tas ir kā ir. Un tu esi krievu valodā batlos, tiešām parādījis, ka tas čempions, tu esi krūtākais. Ja varētu pielīdzināt tavu domāšanu, vai tu uzskati, ka tu būtu finālā? Ar to, kā tu spēj splitot krieviski, pret to latviski. Ja mēs varētu aizmirst, ka ir valodas un visi saprastu visus, vai tu uzskati, ka tu būtu šodien uzvarējis? Skaties, ir lieta tāda, ka pirmkārt es esmu labākais Baltijas akapela reperis. Akapela. Ja Bruno kādreiz parādīs cilvēkiem, ko nozīmē akapela, jo pārsvarā tagad gan Krievijā, gan Amerikā tas viss aizgāja uz bītiem. Ja viņš kādreiz parādīs, kas ir akapela, es parādīšu savu līmeni, tas ir viens. Otrs, ja es prastu visas valodas un mēs visi saprastu to, ko es saku, es spitotu daudz labāk, tas noteikti. Bet vai tu būtu uzvarējis? Es noteikti gribētu būt finālā. Es gribētu batlot ar Sērpi, un es pat šodien biju sēdējis un domājis par kaut kādiem punchliniem. Man visu laiku process notiek vienmēr, tīpaši es esmu analītiķis. Un es teiktu tā, ka cilvēki mani sauc Drift Kings, jo ja Oldi skatās Tokio driftu, tad man vajadzētu finālā pabraukāt pa serpentīnu. Bet
Diemžēl nē. Kungi ir cienīti, viņi ir visi maleči, un man ir prieks, ka man bija iespēja paskatīties no malas tādā krūtā procesā. Vai tas līmenis bija augstāks nekā tu gaidīji? Nu, ņemot vērā, kad rakstīja distrakt, bija sajūta, ka это говно, бля, jākaroja. Neaizmirsti to, ka distrakt, kur es biju rakstījis pēc otrās sezonas. 3 gadā pagāja vai 14? Es neatceros, kad, bet es noskatījos otro sezonu distraks. Ja man kādreiz kāds paņems interviju, ja kādam būs tas interesanti, es pastāstīšu, kāpēc tas distraks bija, jo visi pārsvarā domā, ka es diso 371. Ja jūs atceraties, distrakā bija teikts, ka Bruno tev vienīgajam ir palti, lai man kaut ko atbildētu. Tur ir cita domāšana, tur ir citas lietas, par ko mēs kādreiz parunāsim. Bruno jau vairākas reizes esmu teicis, Bruno, tas ir top levels, viss ir krūti gan sākot no backstage, gan no fināla bildes, kas iziet. Jo tu esi redzējis arī daudz ko citu. Tas ir top levels. Man liels prieks, ka Latvijā kaut kas tāds notiek, un man liels prieks, ka Bruno ir sasniedzis to līmeni. Liels respekts Bruno. Ņemot vērā, ka tu krieviski repojošo cilvēku, kā teicu, Baltijas čempions un akapella, tad man ir pavisam vienkārši jautājums. Bruno paziņo pēc pusgada, kad ir nākamā sezona, tu uzskati, ka tev vajag piedalīties, un tev ir tas azarts un ļaunums, lai to izdarītu, vai tomēr nē? Jūs prasam otru. Pastāst, vai... Ja ir nākamā sezona, vai viņam ir jākvīt? Jā, man liekas, ka ir pilnīgi noteikti. Runājot ar Dapī, viņš mīl battle rapu, man liekas, un mums vajag vairāk cilvēks, kas tiešām no sirds mīl battle rapu. Un man liekas, ka tas tikai dod par labu projektam. Tāpēc man liekas, ka Dapījam pilnīgi noteikti ir vieta nākamajā sezonā. Kā vienam no favorītiem un pretendentiem, man liekas. Sestā sezona. Nebija gatavs, ka es kaut ko tik saturīgs pateikšu, nepīs ārā, viss ir kārtībā, Sestā sezona, Dapī winner, viss ir sakrutīts. Man noteikti galvenais jautājums, vai tu vispār biji apmierināts ar finālu, ņemot vērā, ka tu neesi šeit pirmo reizi, vai Latvijas rap kultūra ir augusi, un kāds vispār tavs viedoklis par jaunajiem spēlētājiem? Latviešu hiphopā šis ir ļoti skaists mirklis. Šovakar notika viens no labākajiem fināliem 371 battle vēsturē, viens no sīvākajiem, viens no labākajiem. Tas ir fināls, kas parāda un pierāda to, cik ļoti Latvijā hiphops kā kultūra aug, cik ļoti auga battle raps Latvijā. Un kā mēs ar Odiņu nu pat backstage'ā runājām, mēs esam ļoti saviļņoti un pacelāti šādos mirkļos, jo tas ir skaisti ne tikai par šo vakaru vai šo batlu, bet tas ir ļoti skaisti un nozīmīgi arī visam latviešu hiphopam, latviešu rapam. Un viena lieta, ko es gribu pieminēt, jo, manuprāt, to pārāk reti piemin, diemžēl, milzīgs paldies Bruno Reisam par to, ko viņš dara. Jo es atceros, kā 371 batli sākās, un kāds tajā laikā bija batlu līmenis, es negribu nevienam braukt virsū vai kaut ko tādu, bet tas līmenis bija diezgan zems, bija diezgan daudz nesaprašanas man kā klausītājiem par to, kāpēc tas skan tā, kā skan, un vai tiešām mēs nevaram iet solīt tālāk, vai tiešām battle raps latviešu valodā nevar skanēt kā mēģinājums atrast pretinieku vājos punktus, kā spēcīgi punchline, nevis jēli, troļi, joki, bet kā tiešām detalizēta analīze, kas sit pretiniekam, kad tu vēro, kā viņi batlo, un tu redzi tā rinda, tam otram džekam iesita, tu redzi pēc acīm, ka ok, jā, tas bija spēcīgi. Daudz vairāk par, hei, tu tur, es tur tā un tā, un tur tava draudzene tā un tā, bet nē, tiešām spēcīgi punchline, krūti bāri. Un milzīgs paldies Bruno par to, ka viņš šo visu ir attīstījis. Tas ir viņa komandas panākums un sasniegums, ka mēs varam atnākt un baudīt tiešām augstākā līmeņa. Piedošanu. Es ceru, ka vēl krūtāk un vēl augstāk, bet tiešām ļoti augsta līmeņa battle rapu latviešu valodā. Šodien tika izmantots vārds vecmeistars, un arī es kā vecāks paudzes cilvēks un gribētu teikt vecā rapa klausītājs pārsvarā. Kāds ir tavs sajūts par to, ka tomēr 371 mela platforma, kur divi čaļi mēģina sev pārgraust rīkles,
bet vairāk mazāk ir reperi, kur vairāk vai mazāk respektē viens otru. Vai tev tas netraucē? Jo man šķiet, mēs bijām tie, kas ir pieraduši rajonā, ka rajons pret rajonu gāja kauties, kad, nu, es saprotu, ka laika mainās, bet man gribētu dzirdēt tavas domas par šo. Ne, nu, viens no iemesliem, kāpēc hip-hops radās, ir tāds, lai cilvēki viens otram negraustu rīklis. Repa batli aizsākās tāpēc, lai viens čalis nenošauj otru čali. Hei, es varu parādīt ar savu repu, ar savām prasmēm, ka es esmu krūtāks par tevi. Mums nevajadzēs viens otru nodot. Tāpēc, nē, tas man netraucē, tas man neatbēdina. Vienlaiks, protams, es domāju, ka kultūrai, latviešu hip-hop kultūrai nāktu par labu, ja būtu vairāk batlu, kur tiešām ir kaut kādi personiski konflikti pamatā. Nu, proti, ka nevis, man ir pretinieks, man vajag tam pretiniekam iedzelt, man vajag izdomāt taktiku, kā es dekonstruēšu viņa tēlu, kā es parādīšu, cik viņš nav autentisks, vai leņķi paņēmieni ir simtiem miljonu un tā tālāk. Bet, ja tajā visā parādītos vēl tas aspekts, ka, hei, tas otrs čalis man tā kā tiešām nepatīk, un tas ir apusēji. Ja tas nepārauga kaut kādā fiziskā konfliktā, bet paliek repa batla robežās, tas varētu nākt par labu. Jo mēs vienkārši dabūtu par labu latviešu hip-hop kultūrai, par labu 371 batliem, jo tas vienkārši visticamāk radītu precedentu, ka mums ir ļoti, ļoti asi batli. Tā tiešām asi personi. Ko, draugi, gribētu visiem paldies pateikt, ka skaties šo vlogu, sekojiet 371. Bija liels batls, ahuģeni!